Sveicināti OneTech kanālā. Šīs nodarbības tēma ir nomenklatūras veidi. Informācija par nomenklatūras postaņiem, ar kuriem strādā mūsu uzņēmums, tiek glabāta nomenklatūras katalogā. Taču pirms jauna nomenklatūras postaņa ievadīšanas sistēmā, tā ir iepriekš jākonfigurē. Tas ir jāaktivizē mums nepieciešamās funkcionālās opcijas. Tālāk būs jāstrādā ar nomenklatūras veidiem, un tikai pēc tam katalogā varēsim ievadīt informāciju par nomenklatūras postaņiem. Apskatīsim, kādi iestatījumi ir pieejami sistēmā kopumā. Administrēšanas sadaļa nomenklatūra. Šeit jādefinē uzskaites sadaļas. Tas nozīmē, vai mums ir nepieciešams izmantot daudzus nomenklatūras veidus. Ja mums pietiks strādāt tikai ar preču un pakalpojumu veidu nomenklatūrām, tas nav jāizmanto. Bet, ja mēs vēlamies izmantot komplektus, strādāt ar tādu nomenklatūras veidu kā darbs, tad, protams, mums ir jāaktivizē šī funkcionālā iespēja. Vairāki nomenklatūras veidi. Turklāt mēs vēl atzīmējam, ka, piemēram, izmantosim nomenklatūras komplektus. Tos izmanto gan pārdošanas, gan ražošanas apakšsistēmā. Ja plānojam strādāt ar vairāk kārt lietojamu taru, tas arī jānorāda sistēmas iestatījumos. Nākamais – nomenklatūras raksturojums. Tas arī viss ir pēc izvēles. Iepakojumi, sērijas. Ja mums ir nepieciešama sērija veida uzskaita, tāpat jāatzīmē, ka to piemērosim. Nomenklatūras kvalitāte. Tas viss ir kaut kas tāds, kas tiešām jādefinē, pirms mēs reģistrējam jaunus nomenklatūras posteņus. Tiklīdz sistēmā ir notikusi nomenklatūras kustība, nav ieteicams kaut ko mainīt. Tāpēc vispirms jādefinē, ko izmantosim. Sistēmas iestatījumos jādefinē uzskaites sadaļas. Tālāk mums ir jāstrādā ar mērvienībām. Jānorāda, kas mums ir nepieciešams. Vai mums ir vajadzīgas mērvienības atskaitēm vai nē. Būs obligāti jāstrādā ar izveides iestatījumiem. Mums tie ir iestatījumi, kas atrodas tieši sadaļā administrēšana. Daži no iestatījumiem ir ietverti nomenklatūras veidos. Tātad ar iestatījumiem esam tikuši galā. Nākamais, kas mums ir jādara, jāstrādā ar nomenklatūras veidiem. Kas ir nomenklatūras veids? Nomenklatūras veids ir klasifikators, kas apvieno nomenklatūras posteņus ar kopīgām uzskaites pazīmēm. Tātad apskatīsim, kādas ir šīs kopīgās uzskaites pazīmes. Arī nomenklatūras veidi jau ir reģistrēti, tāpēc jaunas nepievienosim. Strādāsim ar to, kas mums jau ir. Tātad vispirms mums ir jādefinē nomenklatūras veids. Ir vairāki nomenklatūras veidi. Tā var būt prece, tas var būt pakalpojums, darbs, atkārtot izmantojamā tara un komplekts. Šie ir iespējamie nomenklatūras veidi, un tie ir atkarīgi no funkcionālajām iespējām, kas mums ir pieejamas sadaļā administrēšana. Ja dažas opcijas nav iekļautas, saraksts būs īsāks. Vispirms mēs definējam nomenklatūras veidu. Pie katra veida ir pieejama apraksti, ko nozīmē katrs nomenklatūras veids, tāpēc tos neatkārtosim. Īsumā pateikšu, ko mēs attiecinām uz šiem nomenklatūras veidiem. Šie ir materiāli aktīvi, kurus var iegādāties, saražot un kurus mēs pārdodam saviem klientiem. Šajā gadījumā preču veida nomenklatūrai ir iespējams kontrolēt krājumu atlikumus noliktavās, izmaksu uzskaiti, pieprasījumu nodrošinājumu un tā tālāk. Nomenklatūras veida pakalpojums un darbs ir līdzīgi, taču, protams, ir arī būtiskas atšķirības. Ko mēs klasificējam kā nomenklatūras veida pakalpojums? Tās ir nemateriālās vērtības, kuras uzņēmums iegādājas un kuras var arī pārdot saviem klientiem. Šajā gadījumā jāatceras, ka pakalpojumiem nav izmaksu uzskaites. Tas ir iegādājoties pakalpojumu, mēs uzreiz dokumentā norādām, uz kuru izdevumu posteni to norakstām. Ja runājam par nomenklatūras veidu darbs, tad tās arī ir nemateriālās vērtības, kas tiek iegādātas vai ražotas uzņēmumā un attiecīgi pārdotas klientiem. Šajā gadījumā jau tiek veikta darbu kvantitatīvā un izmaksu uzskaita. Mēs vienmēr varam atskaitēs redzēt, cik mums ir darbu, kurai nodaļai tie ir attiecināmi, kā arī tiek veikta izmaksu uzskaita. Tā ir galvenā atšķirība. Tāpēc, piemēram, veidojot rentabilitātes novērtējumu atskaiti,
Mums jāsaprot, ka dažos gadījumos mēs varam redzēt 100% rentabilitāti, ja tas ir pakalpojums. Attiecībā uz pakalpojumu mēs zinām, ka izmaksu uzskaita netiek veikta, tāpēc šajā gadījumā mēs varam redzēt šo 100% rentabilitāti. Komplekts var izmantot gan pārdošanā, gan ražošanā. Tie ir dinamiski komplekti, kas mums neglabājas noliktavā, mēs tos nevaram iegādāties, bet mēs tos varam pārdot un izmantot ražošanā. Mēs noteikti redzēsim, kā tas izskatās darbībā. Ja sistēmas iestatījumos esam norādījuši, ka piemērosim īpašības, tad pie nomenklatūras veida jānorāda, kādas būs šīs īpašības. Par īpašību var būt jebkas – krāsa, izmērs, jauda, materiāls un tā tālāk. Nomenklatūras veidā mēs nosakām, vai īpašības būs kopīgas nomenklatūras veidam vai individuāli katram nomenklatūras postenim. Ja norādām, ka pazīmes ir kopīgas, tad uzreiz nomenklatūras veidā varam izveidot sarakstu ar šīm pazīmēm. Un visi nomenklatūras posteņi, kas piederēs šim nomenklatūras veidam, visiem būs viens vienots pazīmi saraksts. Ja mēs norādām, ka pazīmes ir individuāls, tad pie nomenklatūras veida neko nenorādām, un pazīmi saraksts tiek iestatīts tieši katra nomenklatūras posteņa kartē. Tas nozīmē, ka pazīmes nomenklatūrai var būt individuālas vai kopīgas. Ja sistēmas iestatījumos esam norādījuši, ka mums ir nepieciešama uzskaita pēc sērijām, tad nomenklatūras veidā mums atkal ir jāatzīmē, vai mēs to piemērosim vai nē. Bet ar izvēles rūtīņu šeit nepietiek. Papildus ir jādefinē, ko sērija identificē. Piemēram, ja mēs atstājam iestatījumus tādus, kādi tie ir tagad, tas ir sērija identificē preču partiju. Šajā gadījumā redzam, ka iestatījumos sērijā nav iekļauts derīguma termiņš, tāpēc nebūs iespējams izmantot tādas sērijas uzskaitas politikas, kā piemēram vadība pēc sērijas FIFO atlikumiem un automātisko aprēķinu pēc sērijas FIFO atlikumiem. Ja, piemēram, norādām, ka sērija identificē nevis preču partiju, bet gan preču eksemplāru ar unikālu sērijas numuru, tad atkal redzam, ka pastāv ierobežojumi attiecībā uz sērijām, kas identificē preču eksemplārus. Ir iespējams norādīt tikai katalogu sēriju. Atgriezīsimies pie tā, kā bija iepriekš. Sērija identificē preču partiju, sērijas numurs un iestatām derīguma termiņu. Derīguma termiņu var norādīt ar precizitāti līdz dienai, mēnesim vai stundai. Tātad pēc tam, kad esam noteikuši, ko identificē sērija, tālāk mums jāizvēlas, kura sērijas uzskaitas politika tiks piemērota. Kādi varianti ir iespējami? Sērijas uzskaitas politikai ir svarīgi noteikt politikas veidu. Tā var būt sērijas kataloga norāde. Šajā gadījumā pastāvīgi nosakām, kurā brīdī un kādā gadījumā mēs norādīsim šīs sērijas. Piemēram, pie pieņemšanas. Pieņemšanas brīdī mums nevienmēr var būt nepieciešams norādīt sērijas, tāpēc šeit atzīmējam izvēles rūtiņas tām operācijām, kad tas patiešām ir nepieciešams. Pie nosūtīšanas mēs atkal manuāli atzīmējam izvēles rūtiņas, kad mums ir nepieciešams norādīt sērijas. Mēs paši iestatām katalogu sērijas norādi, kad sērija ir norādīta. Nākamie politikas veidi ir līdzīgi. Automātiskais aprēķins pēc sērijas FIFO atlikumiem un pārvaldība pēc sērijas FIFO atlikumiem. Apskatīsim automātisko aprēķinu. Šeit mums viss jau ir noteikts. Vienīgais, ar ko mēs varam operēt, ir sērijas kataloga norāde ražošanā. Šeit viss ir stingri noteikts. Mums vienmēr būs jānorāda sērija pie pieņemšanas un nosūtīšanas. Pie pieņemšanas mēs sērijas norādīsim manuāli, bet pie nosūtīšanas sistēma tās izvēlēsies automātiski. Tā kā šis ir automātisks aprēķins, kas balstās uz sēriju FIFO atlikumiem, tas nozīmē, ka sistēma vispirms norakstīs preces, kurām beidzies derīguma termiņš, un nebūs iespējams kaut ko mainīt vai labot manuāli. Šādi darbojas automātiskais aprēķins. Mēs izmantojam to, ko sistēma ir atlasījusi. Ja esam izvēlējušies pārvaldību pēc sēriju FIFO atlikumiem, mēs vienmēr norādām sērijas pie saņemšanas un nosūtīšanas. Bet nepieciešams gadījumā varam tās koriģēt paši. Piemēram, pie nosūtīšanas sistēma automātiski izvēlas sērijas. Vispirms tiks norakstīts tās preces, kurām ir beidzies derīguma termiņš. Bet, ja nepieciešams, mēs varam manuāli mainīt šo informāciju.
Tā ir galvenā atšķirība starp pirmo un otro iespēju, jeb automātisku aprēķinu un pārvaldību pēc FIFO. Nākamā iespēja ir pārvaldīt sērijas atlikumus. Šajā gadījumā viss jau ir noteikts. Mēs vienmēr norādām sēriju gan pie saņemšanas, gan pie nosūtīšanas. Vienīgais, ko mēs varam darīt papildus sērijas norādīšanai ražošanā, ir izvēlēties, kad mums sērija jānorāda pie nosūtīšanas plānošanas, pie atlases plānošanas vai pie atlases fakta. Pirmais variants nozīmē, ka sērija mums būs jānorāda vai nu pasūtījumā, vai realizācijas dokumentā. Pie atlases plānošanas vai pie atlases fakta, kurā brīdī noliktavas dokumentos mēs norādīsim šo informāciju. Nākamais politikas veids, kas ir pieejams sistēmā, ir izmaksu uzskaita pēc sērijām. Šeit viss ir stingri noteikts. Mēs vienmēr norādām informāciju par sērijām visās operācijās, un mēs to norādām manuāli. Tas nozīmē, ka sistēma neko nedarīs automātiski. Mēs neizvēlamies, kad norādīt sērijas. Tas ir vienmēr pie sūtīšanas plānošanas. Tādējādi ir vairāki sērijas uzskaites politikas veidi. Šajā gadījumā šāda politika var būt tik daudz, cik vēlaties. Varam norādīt, ka visām noliktavām vienmēr tiks izmantot viena un tā pati sērijas uzskaites politika, vai arī varam norādīt individuālus iestatījumus. Piemēram, šajā tabulas daļā varam norādīt noliktavas teritoriju, sērijas uzskaites politiku katrai noliktavai. Nākamais ir nosaukuma veidnis, kur mēs varam iestatīt nosaukuma veidni. Nosaukuma veidnis var iestatīt gan pašam nomenklatūras postenim, gan tā īpašībām. Darba nosaukums un drukai paredzētais nosaukums. Apskatīsim, kā tas izskatās. Mums ir atvērts jauns loks formāta redaktors. Pieejamajos laukos mēs varam operēt ar dažādiem rekvizītiem, laukiem, operatoriem un funkcijām. Apakšā mums ir iespēja izveidot formu, kā tiks veidots darba nosaukums vai drukas nosaukums. Tas atvieglos turpmākās informācijas aizpildīšanu nosaukumiem. Nākamais ir filtrs pēc īpašībām. Šeit mēs varam uzskaitīt rekvizītus, kas tiks izmantoti ātrajai atlasei. Mēs varam izmantot gan standarta, gan papildus rekvizītus. Atverot nomenklatūras karti, redzēsim, ka tajā ir daudz standarta rekvizītu. Taču ar to bieži vien nepietiek, jo īpaši, ja izmantojam ražošanas apakšsistēmu. Sistēmas iestatījumos var norādīt, ka izmantosim papildus rekvizītus, noteikti šos rekvizītus nomenklatūrai. Papildus rekvizītus var izveidot gan pašam nomenklatūras postenim, gan īpašībām, ja tie tiek izmantoti. Papildus rekvizītus var izmantot kā standarta rekvizītus un var pievienot arī savus papildus rekvizītus. Tālāk aplūkosim, kur to var pielietot, izmantojot ražošanas apakšsistēmas piemēru. Atgriezīsimies pie filtra pēc īpašībām. Šeit mēs varam izmantot standarta un papildus rekvizītus, kā arī pašas nomenklatūras un īpašību rekvizītus. Apskatīsim, kuri rekvizīti mums būs nepieciešami ātrajai atlasei. Šīs atlases darbosies gan nomenklatūras sarakstā, gan izvēles formā. Tālāk mums ir izveides iestatījumi. Šeit mēs norādām, kuri rekvizīti ir jāattēlo izveides laikā. Iespējams, mums ir jākontrolē dažu rekvizītu aizpildīšana, un dažiem rekvizītiem ir nepieciešama unikalitātes kontrole. Nomenklatūras postenim ir daudz standarta rekvizītu. Ja veidojat nomenklatūras posteni, attēlot visus rekvizītus, tas sarežģīs lietotāju darbu. Viņi tajos apmaldīsies. Tāpēc nomenklatūras veidā norādām informāciju, kuri rekvizīti jāparāda izveides laikā. Ja nepieciešams, lai rekvizīts tiktu aizpildīts obligāti, uzstādiet izvēles rūtiņu, lai kontrolētu tā aizpildīšanu. Ja nepieciešama unikalitātes kontrole, atzīmējiet to atsevišķi. Pirms jauna nomenklatūras posteņa pievienošanas katalogā ir nepieciešams aprakstīt nomenklatūras veidus un strādāt ar tiem. Vispirms ir jāpievieno visi nomenklatūras veidi, kurus izmantosiet savā uzņēmumā. Tas ir pirmais un svarīgākais, kas ir jāizdara. Par nomenklatūru runāsim arī nākamajā mācību video. Šajā tas pagaidām viss. Veiksmi darbos un visu labu!